jūs varena simfonija taurs pūš. Kurš šais taurs skaņās klausās, baļi trīsās raustās, jo, ja dzīvot laikos mēs tajos klusi būtu. Es neizdomāju jums jaunu vēsturi, tik atstāst man arī stāstīto. Tie bija laiki, kad nekrita lidmašīnas un negrina kuģi. Tāpat vien darba laikā nedrīkstēja deldēt bruģi. Kopš bērns iestājās skolā, viņam smadzenes jau mazgāja. Dažādas aktivitātes, kā jau sīču vecumā pieklājas. Meiteni zēns, bet ja labākais, tad noteikti oktobrēns. Un pamatskolas vecuma bērniem iestāsta, ka viņi grib, lai Ļeņina galva liesmojošā zvaigznē pie krūtīm viņiem zib. Un tā no oktobrēna par pionieru, kaklā ar sarkanu lakatu un ar sauku nemainīgi kā akmens. Mēs esam gatavi atbalstīt un gatavi mīlēt Padomju Savienību un darīt visu, lai tā plauktu. Tālāk nāk komjaunatni. Tie grudi, tie gudrāki un lielāki. Kongresos tiem galvas groza. Tiem jābūt katras ģimenes labam draugam. Masu organizācija ar tās politisko ietekmi. Tā bija neaizstājama pilsonības skola. Katram PSRS pilsonim jābūt stingrai valsts rokai. Saka, kāds ir kas var sekoju uzstāties? Īpatnēji. Īpatnēji? Bet vai pareizi? Pareizi gluži ne, bet toties īpatnēji. Kas par tā ir tāda dzēļa? Daļai man, jā. Kas var? Tu pie manis vienāk, ka tu sajūtos. Es dziedu korī. Nē, tu kā ceļoši.